Skaitļa tuvinājums ir aptuvena skaitļa vērtība, kas atšķiras no tā precīzās vērtības. Tuvinājuma precizitāti raksturo absolūtā kļūda. Šajā materiālā mēs izskatīsim skaitļa tuvinājuma un absolūtās kļūdas jēdzienus, to nozīmi un praktiskos piemērus. Skaitļa tuvinājums ir aptuvena skaitļa vērtība, kas iegūta, piemēram, mērījumu rezultātā vai aprēķinot kādu lielumu aptuveni. Tuvinājums tiek lietots gadījumos, kad nav iespējams noteikt precīzu skaitļa vērtību. Tuvinājumi ir lietoti mērījumos, aprēķinos ar bezgalīgām neperiodiskām decimāldaļām, piemēram, skaitli, pi, kvadrātsakni un citiem. Tuvinājumus arī izmanto aptuveno lielumu noteikšanai. Absolūtā kļūda ir starpība starp precīzo skaitļa vērtību un tā tuvinājumu, izteikti kā šīs starpības modulis, jeb absolūtā vērtība. Ja precīzo skaitli apzīmē ar x un tā tuvinājumu ar n, tad absolūtā kļūda ir x mīnus n. Ja skaitļa precīzā vērtība ir 7,8, bet tā tuvinājums ir 8, tad absolūtā kļūda ir 7,8 mīnus 8 ir vienāds ar 0,2. Absolūtā kļūda parāda, par cik vienībām tuvinājums atšķiras no precīzās vērtības uz vienu vai otru pusi. Tuvinājumu bieži pieraksta formā n plus mīnus h, kur h ir absolūtā kļūda. Tas nozīmē, ka precīzā vērtība atrodas intervālā no n mīnus h līdz n plus h. Mērījumu tuvinājums, mērījums, tuvinātā vērtība līdz tuvākajam centimetram un absolūtā kļūda. Aptuvena aprēķina tuvinājums, aprēķins, tuvinātā vērtība līdz 2 decimāldaļām un absolūtā kļūda. Skaitļa tuvinājums un absolūtā kļūda ir svarīgi jēdzieni, kas palīdz noteikt mērījumu un aprēķinu precizitāti. Tuvinājums padara skaitļus vienkāršākus, bet absolūtā kļūda palīdz novērtēt, cik lielā mērā šis tuvinājums atšķiras no precīzās vērtības. Izpratne par šiem jēdzieniem ir būtiska, lai veiktu ticamus un precīzus aprēķinus zinātnē un matemātikā.